Piektdienas vakara frisoniņš. Tu klausies Rīga Radio 94,5 FM. Čau, Edgar! Čau. Sveicināti Rīga Radio klausītāji. Gribu jums piedāvāt īsu sarunu ar manu draugu un kolēģi. Vairākos projektos esmu vērojis, kā Edgars strādā, un vienmēr ir bijusi vēlēšanās mazliet arī Rīga Radio klausītājiem izklāstīt par to, kāda ir darbošanās ballītēs. Pirms brīža stāstīja par fotografēšanu. Man kā pilnīgam neprofesionālim šajā ziņā bija pilnīgi netaisnība. Ir patiesā situācija ir tāda, ka man jebkurš cilvēks ar kameru rokā ir fotogrāfs, tad šobrīd mēs mazliet pārorientējamies no fotografēšanas uz filmēšanu, un jautājums uzreiz, cik ilgi nodarbojies ar filmēšanu, pasākumu filmēšanu, un kā atrast tevi kā kompāniju, ja ir nepieciešamība kādu ne tikai ballīti vai kādu sportisku notikumu nofilmēt? Tātad sākšu ar to, kad filmēju no 2006. gada. Filmēju, montēju, remontēju. Atrast var man Facebookā. Shoot Focus, tātad caur svītriņu Facebook. Jā, filmēju vairāk ballītes pēdējā laikā. Patīk redzēt, kā jaunieši atpūšās, kā viņi kustās, cik labi skan mūzika, kas vispār notiek nakts dzīvē. Bet sāku es ar ekstrēmo sportu. Es sāku filmēt snowboardu, wakeboardu, kiteboardu, visādas dažādās ekstrēmos sporta veidus. Jā, tā es arī turpinu. Jā, ar ko atšķirās ekstrēmais sporta veids no ekstrēmās nakts uzdzīves? Pirmām kārtām, netiek lietots alkohols. Jā, protams. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, tas ir pilnīgi skaidrs. Un mūsu arī, protams. Jā. Tātad ir... Pirmkārt, es gribēju sagaidīt no tevis to, ka tā ir būšana prom no ģimenes. Un ar to es gribētu salīdzināt savu darbu ar tavējo, ka mēs tomēr ar mūsu nevar rēķināties piekdienas, sestdienas vakaros. Ja mēs filmējam ballītes, ja mēs spēlējam ballītes, tas nozīmē, ka mēs vairāk vai mazāk tomēr atrodamies nakts laikā ārā, un mūsu ģimene mazliet, mūsu pietrūkst. Un tātad par tehniskajām lietām. Kādas ir, piemēram, kādas ir prasības cilvēkiem? Cik garus rullīšus prasa, cik ir vēlēšanās, kādi ir tie īpašie vārdi, ko lieto cilvēki, kad vēlas sev kādu video materiālu izveidot? Vislabākais, kas man patīk, lai ir skaisti. Galvenais, lai ir labi beigās. Tas ir tas basics, tas pamats. Bet, ja mēs runājam par garumiem, tad tie garumi ir 30 sekundes. 2 minūtes, 3 minūtes. Un tad aiziet garmetāži, kas ir 20 minūtes un augstāk. Bet principā es mēģinu balansēt starp 30 sekundēm 3 minūtēm, un labiem klientiem, labiem draugiem es taisu kaut ko garāku ar speciālu tātad pieeju, ar intervijām, ar padziļinātu tātad izpēti, un jā, tā tad ir tur vairāk darbs. Cik bieži ir mūzika pašam jāpiemeklē? Es teikšu 70% gadījumu. Tas nozīmē, ka savā ziņā tu arī video režisors un arī mūzikas pārzinātājs. Tev arī šāda lieta ir jāpārvalda. Jā, man ir ļoti liela mūzikas kolekcija. Es tiešām esmu viens no melomāniem. Man patīk visdažādākā mūzika. Tiešām mīlu mūziku, jo mūzika nāk no manas vecās mātes. Viņa ir mūzikas skolotāja 50 gadus, ir bijusi arī diriģente, dziedājusi korī, un tas droši vien šūpulī ir ielikts no viņas. Es tā gribētu domāt. Mīlu mūziku, un tagad mīlu arī kustīgus kadrus. Es varu pateikt, ka pēdējā pieredze man šeit raidījumā ar filmēšanu bija Goša no Japutma Sound System pagājušajā nedēļā ar telefonu nofilmēja 14 minūtes non-stop tādu rullīti. Nepārtraukti rullīti. Es biju pilnīgi pārsteigts par to, kā ir iespēja 15 minūtes nepārtraukti filmēt ar telefonu. Vai tev profesionālajā darbā ir šī
šis ilgums ir svarīgs, vai tu vari taisīt īsus šotus un tad to visu montēt kopā? Jā, runājot par garumiem, kad mēs neizslēdzam podziņu stop rek, jā, šādi gadījumi ir, tie ir koncerti. Ļoti pazīstama grupa arī šeit, Very Cool People VCP. Es viņiem arī esmu ļoti daudz ko filmējis, un tur ir tā, ka tiešām viņi sāk to koncertu, ja es ar vienu kameru, tad es filmēju no A līdz Z tās 7-8 minūtes, un ja tas ir koncerts uz 40 minūtēm, tad praktiski visas tiek arī tās minūtes nofilmēts, jo tur ir aplausi, tur ir uzruna, un tad ir jāmāk balansēt ar to, ko tu filmē, kā tu kadrē, kā tu pārlaid vienu vai otru panorāmu pa kreisi vai pa diagonālīti. Jā, un tur tomēr ir jāmāk un jāredz un jāsajūt. Vai ir bijis kāds īpaši kuriozs moments? Tas ir vienmēr, tu gaidīji noteikti šo jautājumu. Es gribētu uzzināt, vai ir bijuši kāds kuriozs moments, kad tev nofilmē, ieliec filmiņā, tad tev jāņem ārā. Kāds bija tāds? Varbūt kāda populāra personība? Par populārām personībām es neminēšu. Zināmām. Nē, lai šis iet garām. bet visbiežāk ir tā, ka, teiksim, meitenes man lūdz nofotografēt, bet es saku, es nefotografēju, es filmēju, jo es filmēju ar fočuku, un tas ir klasiski katru vakaru. Un tu pietēlo, ka tu nofotografē? Es viņus piefilmēju. Jā! Es tev teikšu, ka es līdzīgi daru ar kompozīcijām. Ja man pienāk klāts un uzprasa kādu man netīkamu kompozīciju, kur es negribētu likt, es arī notēloju, ka es noteikti uzlikšu. Un tajā brīdī, tad, kad tas cilvēks pienāk klāt un prasa, kad būs viņa kompozīcija, es saku, tu nedzirdēji? Tikko taču bija, pirms 5 minūtēm. Tie ir tādi jokošanās. Mēs šodien arī filmēsim un noteikti arī būs iespēja skatīties internetā Friday Frisson Facebook vietnē. Vēlreiz, kur ir iespēja atrast Shoot Focus Facebook vietnes Shoot Focus? Jā, Facebook vietne, pagaidām tā arī vienīgā vietne, bija arī shootfocus.com, pagaidām tas ir projekts pārcēlies uz Facebook vietni un meklējiet tur vai zvaniet 26334825 vai arī e-pastā edgars.staun@gmail.com. Jā, un ja jūs gribat redzēt, kāda rullīša ir uztaisīta, tad noteikti meklējiet Diplomacy gan Vimeo vietnē, gan arī citur internetā. Liels paldies Edgaram par lieliskajiem materiāliem. Mēs turpinām muzikālais materiāls bez 15 minūtēm 10. Gaidam arī šeit vēl viesu studijā. Turpinām raidījums Frisson piekdienās no 9 līdz pusnaktī. Piektdienas vakara Frisoniņš. Jack. Jack.